Labrīt visiem! Un šodien man ir tas gods jums pastāstīt par to, ko Veselības inspekcija ir pagūvusi izpētīt. Viena neliela pētījuma ietvaros, kas iekļāvās ļoti lielā projektā Veselības ministrijas organizētā. Un tātad galvenais mūsu pētījumu objekts bija jau iepriekš pieminētais CO2 koncentrācija. Un līdz ar to pētījuma mērķis mums bija izvērtēt iekštelpu CO2 koncentrāciju, veicot objektīvus mērījumus un attiecīgi arī sagatavot uz šiem pierādījumiem balstītus ieteikumus izglītības iestāžu iekštelpu gaisa kvalitāti. Kāpēc tad šāds pētījums vispār būtu nepieciešams? Viņš bija nepieciešams. Tāpēc, ka mācību telpu gaisa kvalitāte ir ļoti, ļoti svarīga, jo lielāko dienas daļu skolēni, arī skolotāji, uzturās mācību telpās. Un te sanāk kopā divi lieli un svarīgi rādītāji. Tā ir nepieciešama tātad, lai nodrošinātu svaigu gaisa pieplūdu un atbrīvotos arī no piesārņojuma. Un piesārņojuma avots var būt arī cilvēks. Gan izelpojot CO2, gan izplatot apkārtējā vidē mikroorganismus. Piesārņojums var nākt no materiāliem, kas ir izmantoti telpas aprīkošanā, no darbībām, kas telpā notiek, un arī no iekārtām, kas tur tiek darbinātas. Un CO2 ir ļoti labs indikators, kuru var veiksmīgi izmērīt. Tātad CO2 daudzums telpā var ļoti skaidri arī norādīt, cik laba vai slikta ir ventilācija šajā telpā. Pētījuma uzdevuma līdz ar to mums tātad bija šī CO2 koncentrācijas mērīšana mācību telpās, gaisa kvalitātes izvērtēšana, noskaidrot arī to, kādi faktori to ietekmē, kā arī izpētīt šo CO2 rādītāju un ventilācijas efektivitātes miedarbību un atkarību vienai no otras. Pētījums noritēja vairākos posmos. Pirmais mums, protams, bija saistīts ar pētījumu metodoloģijas adaptēšanu un pilotēšanu, jo Veselības inspekcija līdzīgā pētījumā PVO organizētā bija piedalījusies jau 12. 13. gadā, pēc tam 15. 16. Un konkrēti pētījuma lauka darbs noritēja no 17. līdz 22. gadam. Un, protams, viss pagājušais gads pagāja šos rezultātus apkopojot, analizējot un sagatavojot arī šo pētījumu gala ziņojumu. Pētījuma metodoloģija praktiski vienkārša. Mēs veicām CO2 monitoringu mācību telpās visas mācību nedēļas garumā, no pirmdienas līdz piekdienai. Izmantojām īpašas mērierīces, kas šos datus arī reģistrēja, ierakstīja ar 1 minūtes intervālu. Paralēli tika aizpildīta dienas grāmata, kurā tika fiksēts stundu skaits, skolēnu skaits, vecums un arī mācību telpas ikdienas aktivitātes, kas varētu ietekmēt šo CO2 daudzumu telpā. Aizpildījām apsakošanas protokolus skolai mācību telpām, intervējām administrāciju, pedagogus un noslēgumā arī aptaujājām iesaistītās izglītības iestādes. Un atspēriena punkts, ar kuru tālāk mēs arī salīdzinājām iegūtos rezultātus, bija PVO rekomendācijas, ka CO2 līmenis nedrīkst pārsniegt šo 1000 ppm vidējais rādītājs, un ventilācijas intensitāte, jeb gaisa apmaiņas ātrumam optimāli vajadzētu būt 7 litriem sekundē vienam cilvēkam. Mūsu pētījuma tvērums. Skolu atlasi veicām nejaušo atlasi, uz 17. gada sākumu aktuālais skolu saraksts tika ņemts vērā. Un šis ir laikam piemērots brīdis teikt lielu paldies visām skolām, kas atsaucās, kas mums neatteica, jo dalība bija brīvprātīga, mēs uzrunājām, mēs rēķinājāmies ar to, ka skola var arī negribēt, ka mēs tur braucam, kaut ko mēram un pētām. Bet kartē jūs redzat, 103 skolas mēs tomēr paguvām apbraukāt un aptvērām, var teikt, visu Latvijas teritoriju. Runājot par mācību telpu skaitu kopumā, tad derīgi tālākai apstrādei bija 303 mācību telpu dati. Un, ja skatās pa plānošanas reģioniem, tad procentuāli lielākais skaits sanāca tieši Rīgas skolās, jo attiecīgi arī
no visām skolām, tātad tas proporcionāli lielākais skaits. Centāmies, lai būtu vairāk vai mazāk aptverti visi reģioni, un tajā skaitā atsevišķi izdalījām arī lielās pilsētas, un atvainojos Ogrei, bet uz 17. gadu tā vēl nebija lielā pilsēta, tāpēc šajā sarakstā Ogres nebūs. Un arī dati tā netika analizēti. Attiecībā uz aptvertajām izglītības iestādēm, tad tās bija sākumskolas, pamatskolas, vidusskolas un tām līdzvērtīgās ģimnāzijas liceji, un atsevišķi arī skatījām speciālās izglītības iestādes, internātskolas un attīstības centrus. Ja runā par vispārīgo informāciju, ko mēs ieguvām, tad tas ir tas pirmais, kas jau laikam nav vairs nekāds jaunums, ka skolas mums ir diezgan daudz vecas, vecākas par 50 gadiem, pabijām skolās, kas ir vecākas arī par 100 gadiem. Tikai viena skola mums ietrāpījās, kura bija 10 gadus jauna, var teikt. Veikta siltināšana, mācību telpām ir nomainīti logi, tātad ir ielikti šie PVC, plasmas logi. Skolās ir centrālā apkure, gandrīz 100%. Bet runājot par ventilācijas veidiem, tad, protams, visās 100% tiek izmantot dabiskā ventilācija. Vēl joprojām eksistē un darbojās arī dabiskā pasīvā ventilācija, tātad bez speciāla mehānismu, vienkārši caur speciālu šahtu sistēmu notiek gaisa apmaiņa. Atsevišķās telpās ir ierīkota mehāniskā ventilācija, un visā skolā bija tikai 17% no kopējā skaita. Runājot par mācību telpu vispārīgo informāciju, tad ir visi priekšnoteikumi, lai tur tiešām notiktu laba gaisa apmaiņa. Telpas tiek veidinātas, telpās ir izvietoti telpaugi, platība ir optimāla, griestu augstums pietiekams un salīdzinoši bieži tiešām darba vietai skolēniem bija atvēlēti šie 2 līdz 2,7 kvadrātmetri. Tajā pašā laikā tikai 22% mācību telpu skolēniem bija aizliegts starpbrīdī uzturēties, tātad viņiem lika iziet ārā. Centrālo apkuri varēja regulēt tikai pusē no mācību telpām, un gandrīz pusē no visām mūsu apsakotajām mācību telpām izskanēja sūdzības par gaisa kvalitāti. Un 3 tās top sūdzības, tātad, protams, ir nepatīkami aromāti telpā, sasmacis gaiss un karsti. Ja skatāmies uz CO2 monitoringa rezultātiem, tad mēs izmantojām šo te luksoforu principu, nedaudz padalot viņu 4 krāsās ar starposmu 1500 ppm, un skatoties reģiona griezumā, tad varētu teikt, ka labākā gaisa kvalitāte bija konstatēta Latgales skolu mācību telpās, un sliktākais rādītājs, tātad tur, kur tika pārsniegti arī 2000 ppm vidējais rādītājs, tās bija Rīgas skolas un Latvijas lielās pilsētas. Ja skatāmies atbilstoši mācību iestāžu profiliem, tad labākie rezultāti tās ir speciālās izglītības iestādes, attīstības centri, internātskolas. Un te jāzvana trauksmes zvans. Ļoti bēdīga situācija bija sākumskolu klasēs. Kā jūs redzat, tātad 3. daļā telpu vidējā, nedēļas laikā vidējā CO2 koncentrācija noteikti pārsniedz 2000 ppm. Ja skatās pēc ventilācijas veidiem, kādi mācību telpās tika izmantoti, tad bija dažādi varianti. Bija tikai mehāniskā, bija tikai dabiskā, bet biežāk bija jaukti, vienlaikus atradās telpā gan dabiskās, gan pasīvās ventilācijas, un arī mehāniskās ventilācijas iespējas. Un salīdzinot gan šo CO2 koncentrāciju, gan tos litrus sekundē, tad objektīvi vērtējot, vislabākie rezultāti bija tajās telpās, kur vienlaicīgi bija gan dabiskā, gan mehāniskā ventilācija, jo tos zaļos rādītājus īsti nevarētu ņemt vērā, jo tā bija 1 līdz 2 telpas tikai. Ja mācību telpu, visu mūsu apsakoto mācību telpu izvērtējumu skatās
šādi atbilstoši gaisa kvalitātei, tātad skatoties CO2 rādītājiem un ventilācijas kvalitātei, skatoties pēc šīs gaisa apmaiņas daudzuma, tad lielas atšķirības nav. Un te mums arī radās pirmais secinājums, ka CO2 koncentrācija nav vienīgais rādītājs, un ka tas uzreiz 100% nepasaka, ka tur ir labi vai slikta tā gaisa kvalitāte, bet ir ļoti daudz citi apstākļi, kas arī jāņem vērā. Un pirmkārt, CO2 koncentrācijas pieaugums liecina par to, ka šajā telpā pastāv problēmas un ļoti nopietnas problēmas ar ventilāciju un gaisa apmaiņu. Par faktoriem runājot, kas ietekmē gan ventilāciju, gan arī gaisa kvalitāti. Un, ja salīdzina tos rādītājus, kas mums bija, kuri labāki, kuri sliktāki, skatoties gan skolu līmenī, gan reģionu līmenī, tad šeit jūs varat izsekot līdzi tam, kā mainās šī skolēnu skaita attiecības un arī vienam skolēnam atvēlētās platības attiecības attiecīgajās skolās. Un te jau uzreiz parādās šī sakarība, ka tur, kur ir mazāk vietas vienam bērnam un kur ir klasē lielāks skolēnu skaits, tur arī tie rādītāji ir sliktāki un, piemēram, speciālajās skolās, internāta skolās, tad attiecīgi tur tiešām ir mazāk šis bērnu skaits vienā telpā, to arī nosaka prasības, tur arī šī ventilācijas kvalitāte ir labāka. Un attiecīgi arī to, ko es jau iepriekš minēju, ka Rīga un lielās pilsētas tur bija sliktāki rādītāji, tad arī šajās skolās skolēnu skaits klasē ir lielāks, salīdzinoši ar pārējiem reģioniem, un līdz ar to arī tā platība, kas vienam bērnam tiek atvēlēta, ir mazāka. Un šeit parādās arī likumsakarība, ko mēs konstatējām, skatoties uz to, cik daudz vietas tiek vienam bērnam atvēlēts, salīdzinot telpas, salīdzinot to, kāda bija vidējā CO2 koncentrācija un salīdzinot to, kāds bija tas ventilācijas apjoms, jeb gaisa apmaiņa vienam cilvēkam. Un, ko mēs redzam, tātad zem 2 kvadrātmetriem izskatās draudīgi, 2 līdz 3 kvadrātmetri arī vēl ne tīri labi, un jo vairāk par 3 kvadrātmetriem vienam skolēnam, tad rādītājs kāpj uz augšu, un, protams, rezultāti ir labāki. Vēl viens no faktoriem, kas ietekmē to, kāda ir ventilācija, cik viņi ir kvalitatīva vai cik viņi ir darboties spējīgi, tas, cik ilgu laiku tad arī pie šiem CO2 līmeņiem skolēnu telpā uzturās. Un viszemākie rādītāji, protams, parādās tad, ka jo ilgāk šis CO2 līmenis saglabājas pāri 1000 vai pat 2500 ppm, tad ventilācijas intensitāte krītās. Un, protams, runājot par ventilācijas veidiem un veidināšanas režīmu, salīdzinot savstarpēji mehānisko ventilāciju telpas ar vai bez mehāniskās ventilācijas, tad lielas atšķirības vismaz mūsu pētījumā nebija. Un, ja sākotnēji mums bija tāds naivs pieņēmums, ka tajās telpās, kur ir ierīkota mehāniskā ventilācija, tie rādītāji, kurus mēs mērīsim, tiešām būs ļoti optimāli, labi un viss būs kārtībā, tad praksē tas neattaisnojās. Un vēlreiz gribu atgādināt, ka salīdzinoši labākie rezultāti, ko mēs ieguvām, bija tieši tajās telpās, kur vienlaikus izmantoja gan mehānisko, gan dabisko ventilāciju. Kādi tad tie mūsu galvenie secinājumi pētījuma rezultātā? Vispirms, protams, viss, kas attiecās uz mācību vides izpēti, un vēlreiz, tātad skolas un to infrastruktūra noveco, mehāniskā ventilācija ir nelielā daļā izglītības iestāžu. Pasīvā ventilācija bieži vien tiek aizmirsta un nepienācīgi novērtēta. Un galvenokārt skolās gaisa apmaiņa tiešām nodrošina varot vaļā logus un durvis. Un tas, ka mēs jau pētījuma laikā piefiksējām arī sūdzības un faktus, ka tur trūkst gaisa, nepatīkami aromāti, sasmacis gaiss, karsti, tas jau uzreiz norāda par to, ka tajā telpā ar ventilāciju ir problēmas. No mūsu puses ieteikumi. Protams, vispirms apskatīties un izvērtēt, kas tad tajā mūsu skolā ir. Kas mums ir labs,
ko mēs varam uzlabot. Un, ja mēs konstatējam kaut kādas nepilnības, tad, protams, censties tās novērst maksimāli īsā laikā un domāt arī par nākotni, ko varētu uzlabot. Pavisam noteikti no Veselības inspekcijas puses mēs silti iesakām ievērot prasības viena izglītojumā vietas platībai, jo arī mūsu pētījums pierādīja to, ka jo vairāk vietas mēs tam skolēnam atvēlēsim, jo vairāk viņam būs gaisa un noteikti viņš arī būs sekmīgāks mācībās. Un domājot par nākotni, te jau tas vārds ilgspējīgs parādās, ierīkot ilgspējīgu mehānisko ventilāciju. Protams, izvērtējot visas savas iespējas, gan tehniskās, gan ekonomiskās, gan jebkuras citas, bet telpās, kurās uzturās ļoti daudz cilvēku vienlaikus un ilgstoši, tas laikam ir visprātīgākais un labākais risinājums. Bet kamēr tas nav, un tas, kā jūs jau dzirdējāt, nav lielā daļā skolu un mācību telpu, tad, protams, paliek tā pati ventilācija, kuru vajadzētu izmantot arī tajās telpās, kurās jau ir mehāniskā ventilācija. Tātad veidināšana, verot vaļā logus. Un vēl viena lieta, kas ir noteikti stingri jāņem vērā, ka jāmēģina tomēr tos skolēnus starpbrīžu laikā no klases kaut kur citur izsūtīt. Lai viņiem ir telpa, lai viņiem ir zona, kur viņi var to starpbrīdi pavadīt, lai nav tā, ka sēž un elpo visu laiku vienā un tajā pašā telpā. Par telpu mikroklimatu, ko tad mēs secinājām? Jo mūsu mērījumi ietvēra ne tikai CO2, mēs arī CO fiksējām temperatūru un mitrumu. Bija mums 2 skolas, kurās apkure tika nodrošināta ar krāsnīm, krāsnes apkure, un tad mēs konstatējām, ka šis tvana gāzes, jeb CO piesārņojums ir aktuāls tieši tādās skolās un tādās mācību telpās. Runājot par temperatūru, vairumā mācību telpu, 99% viss bija kārtībā. Paaugstināta temperatūra tika konstatēta telpās, kur logu lokācija atrodas saules pusē, vai arī centrālās apkures radiatorus nav iespējams regulēt šajā telpā uz vietas. Un savukārt, ko mēs novērojam ar krāsnīm apsildītajās telpās, ka pat ļoti apzinīgi un cītīgi veidinot, gala rezultātā tā temperatūra kritās šajās telpās. Un runājot par telpu gaisa mitrumu, tad apmēram 3. daļā telpu konstatējām to, ka relatīvais mitrums ir uz šīs minimālās robežas un varbūt pat zem tiem 30%. Un noteikti nākotnē nepieciešams veikt kaut kādus papildus pasākumus gaisa mitrināšanai, tīpaši apkures sezonā. Tātad, ja runājam par telpām, kurās ir apkure ar krāsnīm, tad noteikti nepieciešama papildus ventilācija. Noteikti ir jāsako līdzi, kāds ir šo apkuras krāšņu stāvoklis un eksploatācijas uzraudzībai jābūt regulārai. Telpās, kurās ir centrāla apkure, noteikti jārada iespēja šo apkuras sistēmu regulēt uz vietas telpās, lai temperatūra nebūtu tāda, kurā ir grūti mācīties, uzturēties un arī strādāt. Nākotnē noteikti jāizvērtē, vai telpās, kuras, piemēram, skolā ir dienvidu pusē, tur, kur saule spīd gan rudenī, gan pavasarī, varbūt ir nepieciešams gaisa desēšanas iekārtas, un droši vien, ka ir iespējams jāapsver iespēja arī par mitrināšanas iekārtu izvietošanu. No mūsu puses arī ieteikums izvietot mācību telpās, īpaši tajās, kurās ir šis sausais gaiss, vairāk telpu augus. Ja izvērtējam un secinājums apkopojam par CO2 monitoringu, tad apmēram 5. daļā, tikai 5. daļā mācību telpu bija ievērotas šīs PVO rekomendācijas nepārsniegt 1000 ppm. Tas tātad no 303 telpām ļoti, ļoti neliels daudzums. Un vēlreiz uzsverot to, ka CO2 koncentrācija, ja tā pārsniedz kritisko robežu, ja tā turpina pieaugt un dienas gaitā nekrītas,
Tas jau ir pirmais signāls, ka šajā telpā tiešām pastāv problēmas ar tās gaisa apmaiņu, ar ventilācijas sistēmu. Ja runa ir par gaisa apmaiņas ātrumu, tad minimālā robeža, kas arī atbilstoši PVO rekomendācijām un metodikai, bija 3 litri sekundē vienam cilvēkam. Un tad izrādījās, ka apmēram 1/4 daļā no visām mūsu apsekotajām mācību telpām šis gaisa apmaiņas ātrums bija zemāks par 3 litriem sekundē. Tas arī norāda uz to, ka ventilācija šajās telpās ir nepietiekama. Un, protams, galvenais, ko jau arī rādīju grafikos, tad CO2 koncentrācija un ventilācijas intensitāte un kvalitāte ir tiešā veidā atkarīga no skolēnu skaita nodarbību laikā. Tātad, cik daudz bērnu atrodas telpā šīs 40 minūtes. Ventilāciju tātad ietekmē skolēnu skaits, tas, cik daudz viņiem būs šo telpas platības kvadrātmetru atvēlēts. Vēl mēs guvām pierādījumus tam, ka samazināt laiku pie šīs 1000 ppm un vairāk ir iespējams, ja nodrošina papildus pauzes nodarbību laikā vēdināšanai. Tātad kaut vai atver logu, pēc 20 minūtēm attaisa un izveidina telpu. Diemžēl neguvām pierādījumu tam, ka mehāniskā ventilācijā ir vislabākais pieņemamais gaisa apmaiņas nodrošināšanas veids. Diemžēl. Tātad guvām pierādījumus tam, ka starpbrīžos gaisa apmaiņas kvalitāte pavisam noteikti ir atkarīga no tā, vai skolēni tur uzturās. Tas ietekmē, jo skolēni elpo, izelpo CO2. Vai loks ir atvērts pilnībā, vai tikai atvērsts veidināšanas režīmā, un cik ilgi šī veidināšana notiek. Un ātrumā te ir daži grafiki, kas parāda tieši no pētījuma apsekotajām telpām, kā izskatās, ja veidināšana nenotiek vispār. Ja veidināšana ir nepilnīga un telpās atrodas arī skolēni starpbrīžu laikā, un te tas tā kā labās prakses piemērs, stundas laikā kāpj, sakāpj, tas ir neizbēgami. Cilvēks elpo, izelpo CO2 un nekur jau viņš nepaliek, turpat gaisā paliek. Bet starpbrīdī nodrošinot veidināšanu pilnvērtīgu, ievērojot visus šos nosacījumus, tad CO2 līkne krīt. Un vismaz varam noturēties kaut kādā normālā robežā. Tāpēc, lai veidināšanas efektivitāte tik tiešām būtu efektīva, atliek ievērot jau iepriekš, jau labu laiku atpakaļ normatīvajos aktos izvirzītās prasības, cik ilgi veidināt mācību telpas, cik ilgi veidināt rekreācijas telpas, gaiteņus un atpūtas zonas, un pavisam noteikti pieradināt sevi un skolēnus pie tā, ka telpas starpbrīdī jāpamet, logi jāatver pilnībā un jāveidina vismaz šīs 5 minūtes. Un telpās, kurās ilgstoši uzturās liels bērnu skaits, tīpaši sākumskolas klasēs, mēs silti iesakām nodarbību laikā ieviest vēl papildus veidināšanas pauzi. Pētījumu rezultātus mēs izvērtējām aptaujājot pētījumā iesaistītās skolas, sūtījām anketas, bet pēc katrā skolā veiktās pētījuma nedēļas, protams, skolas arī saņēma savas izglītības iestādes rezultātu izvērtējumu ziņojumu formā. Jāsaka, ka skolas ņēma vērā mūsu ieteikumus un jau bija ieviesušas pasākumus, izveidojuši iekšējās prasībās atsevišķus punktus, un pandēmijas laiks laikam lika daudz pārdomāt. Un, protams, ka ņemot vērā mūsu ieteikumus, plānoja arī, ko darīt tālāk. Un tieši izejot no skolu anketās saņemtajām atbildēm, komentāriem un piebildēm, no mūsu puses arī ir šie ieteikumi, ka kaut kādā veidā tomēr ir jāturpina informēt un izglītot, lai cik tas banāli neskanētu. Bet ir daudz rīku skolās. Tās ir klases audzināšanas stundas, dabas zinību priekšmeti, tie ir zinātniski pētnieciskie darbi, tās ir projektu nedēļas. Droši vien jāizglīto arī vecāki
Un mūsdienu tehnoloģiju laikmetā pavisam noteikti izmantot var tīmekļa vietnes un sociālos tīklus. Un pavisam noslēgumā tad, no mūsu puses ir ieteikumi politikas arī veidotājiem. Vispirms sadarbība visos līmeņos un visos jautājumos, lai nebūtu tā, ka Veselības inspekcija saka vienu un citas institūcijas rīkojās pavisam citādāk, savstarpēji nesaskaņojot. Pavisam noteikti ir nepieciešama papildus vai atkārtota izglītošana skolā strādājošajiem un izglītības iestādēs strādājošajiem speciālistiem. Nepieciešami noteikti ir materiāli, kas vizuāli un informatīvi palīdzētu orientēties šajos jautājumos ne tikai pieaugušajiem, bet arī skolēniem, bērniem. Un pēdējais, tad viss tāds būtiskākais ieteikums, tātad izglītības iestāžu dibinātāju līmenī. Un tās ir pašvaldības vislielāko daļu, izstrādāt un realizēt tādus skolu siltināšanas vai ventilācijas sistēmu ierīkošanas projektus, kur būtu sabalansēts viss, gan šī energoefektivitāte, gan iekštelpu gaisa kvalitātes vajadzības. Un mūsu pētījuma gala ziņojumu, ja ir interese, var apskatīties Veselības ministrijas projektā mājaslapā par veselību, tāpat arī projektu datubāzē vai arī inspekcijas mājaslapā, tur, kur ir projekti. Un, ja ir interese un rodas papildus jautājumi, tad droši var zvanīt uz inspekciju, griezties pie manis vai rakstīt e-pastu, un mēs atbildēsim uz visiem jūsu jautājumiem.